Kādas zvaigznes? Nopietni, es pats pārdevu zvaigznes. Tātad tas bija mans pirmais vizītes. Man bija 20 gadi, un es biju nodzīvojis štatos gadu tieši, atgriezos no štatiem. Un domāju, nu tā, nu kaut kas jādara, ja? Kaut ko vajag darīt. Un tieši tādā pašā veidā, ja tur sēdējis laika internetā, meklēju kaut ko varētu darīt, ja? Kas tāds interesants. Un skatos, ka internetā tur pārdod zvaigznes daudz. Nu, zini, ka tu vari nosaukt zvaigzni savā vārdā, un mēnesi gabalu savā vārdā. Nu, vot. Un es tā domāju, pļāviens, pārdod zvaigznes, baigā tēma, ja? Tur sāku interesēties kaut ko tur, nu, patiesībā neviens nevar nosaukt zvaigzni vārdā, ja? To dara tikai tur tas, kas tur, tas NASA vai astronomijas kaut kādi šie tie iestādes, un viņi tām zvaigznēm tur, protams, piešķir vienkārši kaut numuru no sērijas ar 150 miljonu cipariem, ja? Bet ir uzņēmumi, kas vienkārši savā uzņēmuma ietvaros tā kā reģistrē to zvaigznē kaut kādā koordinātam konkrētu vārdu. Nu, mēs uztaisījām tādu uzņēmumu Latvijā, mums bija Galactic Star Registry. Palielam visu, ko mēs darījām, ja? Mums bija respektīvi tāds, ka var nopirkt, piešķirt zvaigznē vārdu. Bija 3 veidi, bija tāds, teiksim, tu var nopirkt parasto komplektu, kur nāca līdz tur visādi informācija par zvaigznēm, tāds smuku noformēta mapīti, un tad bija tāds ierāmēts certifikāts, kad rekur šī zvaigznē ar šādiem koordinātēm ir piešķirts tavs izvēlētais vārds. Tur nezinu uzdāvina Romijai, vai ne? Nosauc zvaigzni Romijas vārdā uzdāvina tur Valentīna dienā vai tur kaut kur dzimšanas dienā. Tas bija tas lētākais komplekts, viņš tur bija, ko nezinu, tajā laikā 56 lati. Tad varēja iegravēt uz tādas stikla plāksnes to visu. Jau tur bija pirms sotek un bija tāds zelta, tur mēs ar Geku sadarbojāmies tajā laikā. Virs 200 latiem. Nu, ka viņš cilvēki pirka vienkārši. Bet arī pirka, ja? Jā, mums bija diezgan daudz pirkumu. Bet mēs bijām tajā lieliska dāvana ielikuši kaut kur vēl kaut kādas dāvana portālus, un turien nāca laika pirkt, un cilvēki pirka to visu, ko mēs darījām. Vienkārši saņēmām kaut kādu zvaigznes vārdu. Es ieliku pa e-pastā, aizsūtīju Gekai, viņu uzgravēju, dabūju atpakaļ, aizsūtīju klientam un viss.